Sveikas! Es jums šodien pastāstīšu par diviem drāmas terapeitiem, vīriem, kuriem ir bijusi tāda liela nozīme arī tādas profesijas attīstībā un varbūt kaut kādu pamatlietu definēšanā. Pirmais no tiem ir Phils Jones. Madara lekcijā minēja, ka viņš ir kruts. To es pat pierakstīju, tāpēc arī es izraudzījos viņu. Bet jāteic, ka viņš arī ir diezgan slepens vīrietis. Neko daudz par viņa privāto dzīvi un biogrāfiju man neizdevās sadzīt rokā. Tikai tādu vienu bildīti, arī tas, kā viņš izskatās, ir mazliet miglātīts. Bet tas galvenais, kas par viņu ir jāatminas un ko es arī pakomentēšu, būtu pat mazliet vairāk, ka viņš ir tas, kurš definē drāmas terapijas pamatprocesus. Viņš ir grāmatas divos sējumos Dramas Therapy autors, un šī grāmata ir ārkārtīgi daudz citātu. Šo grāmatu viņš veltīs saviem vecākiem Esterei un Viljamam, un arī, ja šajā grāmatā jūs pastīsieties personāli rādītājā, tad Jonesa vārds tiešām parādās vairākās lapas pusēs un arī atsaucas uz viņu. Viņš pats ir University College London pedagoģijas institūta profesors, un viņa specializācija ir saistīta ar bērnu tiesībām un labbūtību. Šajā institūtā, kur viņš strādā, viņš arī ir vadījis pētījumu ētikas un pārvaldības jomu, bijis izglītības skolas pētniecības direktors Līdzes universitātē un agrāk vadījis arī mākslu terapijas maģistra programmas. Un tā viņa akadēmiskā darbība ir plaša. Viņam, protams, ir doktora grāds, viņš ir Karaliskās mākslu biedrības loceklis, bijis Melona goda stipendijāts Universitātē Johannesburgā ar sarežģītu nosaukumu. Un viņam ir tiešām liela bagāža ar gan grāmatām. Daudzas tiešām ir saistītas ar kaut kādām specifiskiem ar bērniem saistītiem jautājumiem. Gan arī viņš, piemēram, ir bijis žurnālā Bloomsbury sērijā New Childhoods, šīs sērijas redaktors, kas iezīmē, ka tiešām tie bērni viņam ārkārtīgi interesē, un viņam tiešām ir daudz publikāciju arī citos zinātniskos žurnālos. Un tad par to ideju tā galvenā, kas ir jāmin, ka viņš ir raksturojis drāmas terapijas pamatprocesus. Skaits, cik tie pamata procesi patiesībā dažādos avotos ir dažāds. Es atradu, ka gan tie ir 5, gan 9, bet es vadīšos pēc tiem, kas ir minēti šai grāmatā, un tur ir atsauce uz viņa grāmatu, to fundamentālo darbu Dramas Therapy 2. publicējumu. Un tātad šie pamatprocesi ir tādi. Tā ir ķermeniska iemiesošanās, spēlēšanās, dramatiskā projekcija, lomu spēles un personifikācija, drāmas terapeitiskā empātija un distancēšanās, interaktīvs skatītājs un klausītājs, dzīves un drāmas saikne un visbeidzot pārmaiņas. Es ticu, ka mēs šajos studiju gados šos vētīsim vēl daudz un dikti, un viņš arī ir tas, kurš ir izveidojis dramatiskās projekcijas drāmas terapijā schēmu. Tā, kaut kur šeit jūs to redzēsiet. Un viņam svarīga arī viņa terapeitiskajā darbā ir tā bērnu tēma, un viņš arī lasīja, ka viņš pievērš uzmanību tam, ka bērnu līdzdalībai terapijā un tiesībām būt tā procesa līdzradītājiem. Tāds tas Phils Jones, diezgan slepens, bet daudz izdarījis, un grāmatu klāsts tiešām, kā jūs redzat, ir milzīgs. Paldies viņam!